Ja. Labdien, cienījamie klātesošie! Mani sauc Jānis Pinnis, esmu Biedrības Nacionālā apvienība valdes priekšsēdētājs. Biedrība Nacionālā apvienība, manuprāt, ir vienīgā sabiedriskā organizācija Latvijā, kura neatzīst pašreizējās valsts varas likumību no 1918. gada 18. novembrī proklamētās neatkarīgās un demokrātiskās Latvijas Republikas satversmes likumdošanas, kā arī vispārējo starptautisko tiesību principu un spēkā esošo šo tiesību aktu viedokļu. Pamatojums tādam atzinumam ir dots mūsu šī gada marta publikācijā, kas saucas "Kas tā tāda otrā Latvijas brīvvalsts un ko tā pārstāv?" Tā pieejama mūsu mājaslapā www.na-apvienība.lv, atkārtoju adresi www.na-apvienība.lv. Biedrības Nacionālā apvienība darbības mērķis ir likumīgās Latvijas Republikas faktiska tiesiska atjaunošana, kas kopš 1940. gada 17. jūnija vēl nav notikusi un kas arī ir visu pašreizējo mūsu negatīvo parādību īstenais cēlonis. Kā izkļūt no tādas situācijas, arī ir dota mūsu mājaslapā pieejamos materiālos. Cienījamā Tita Rietuma, ar ko bijām pazīstami, esam pazīstami, sākumā bija iedomājusi šo sanākšanu kā Latvijas nevalstisko organizāciju fórumu un apsolīja pirms šīs sanākšanas iepazīstināt visus sanāksmes dalībniekus arī ar mūsu jau minēto publikāciju. Diemžēl tas nav noticis, un arī šīs dienas sanāksme pēc apjoma un satura ir citāda. Tātad nenotika šīs mūsu prāta, kas ir biedrības prāta, būtiskākā mūsu tautai un valstī jautājuma konstruktīva apspriešana un arī kāda konkrēta rezultāta panākšana. Manuprāt, tā nav laba zīme mūsu līdz šim kopīgo centienu, mūsu kopīgajos centienos panākt pozitīvas izmaiņas Latvijā, kas it kā līdz šim mums bija, mēs bijām dombiedri. Man šodien ir līdz saglabājušies vairāki mūsu minētās publikācijas eksemplāri. Tos es labprāt izdalītu tiem, kuri vēlētos ar tiem iepazīties. Īsumā tas ir tā. Pat pirms manis runāja Sigurds Strīķis. Sigurds Strīķis ir Nacionālās apvienības dalībnieks. Bet savā runā viņš pieminēja Saeimas Nacionālās apvienības viedokli atbildi uz viņa nosūtīto vēstuli. Man jāizrāda godātam Sigurdam Strīķim, ka tā apvienība, kura atrodas Saeimā, nav Nacionālā apvienība. Tie ir viltvārži, tāpat kā visa Saeima. Nav likumīgi. Nekas mums apkārt esošais nav īsts
Tā visa ir tikai fikcija. Un tādēļ arī joprojām tiek pilnveidota Nacionālā apvienība mūsu izpratnē. Tā ir organizācija, kuras mērķis, kā jau minēju, ir likumīgās Latvijas valsts atjaunošana. Bez tā nekāda kustība, nekādas pozitīvas pārmaiņas nav iespējamas, pat teorētiski. Tātad būtībā biedrība Nacionālā apvienība pagaidām sabiedriskas organizācijas statusā esoša, cerībā pārtapt par politisku organizāciju, kura būtu spējīga izmainīt šo politisko teātri, kas visapkārt notiek pozitīvā virzienā. Tātad būtībā mēs esam tā paša pilsoņu kongresa ideju īstenotāji, faktiski īstenotāji. To jau es arī minēju cienījamam Zigordam Strīķim, kad viņš teica, ka viņš ir nosūtījis vēstules jautājumā par 18. novembra valsts atjaunošanu Saeimas deputātiem. Es teicu, 16. martā pie Doma baznīcas, ka droši vien tā nav tā vieta, kur varētu rast atbalstu tādai lietai. Un, manuprāt, tā ir, lai runājot, melna kaķa meklēšana tumšā istabā, kurā tā patiesībā nav. Tātad, salīdzinot to saules dārzu ar Nacionālo apvienību, kad es jautāju cienījamai Ditai Rietumai, ko viņa domā par Nacionālo apvienību, viņa teica, viņa īsti nevarēja pateikt, ko viņa par to domā, tad īsti priekšstats, ka es sapratu, viņa par to nemaz nav. Bet manā izpratnē ir tā, ka visas tās runas, kas šeit šodien tika dzirdētas, tās bija pozitīvas, visnotaļ atbalstāmas, bet kaut kas pietrūkst. Un, manuprāt, pietrūkst operativitātes, lai kaut ko pavērstu no nepareiza virziena, pareizā virzienā. Ir jābūt koncentrētam spēkam, apvienotam vienotā vadībā. Nevis daudzskaitlīgiem, daudzām organizācijām, daudziem nedrīkst sadrumstaloties. Ir jābūt koncentrētam spēkam, jo tikai tāds spēks spēs kaut ko mainīt. Būtībā tas apmēram viss. Jā, starp citu, vai klātesošiem būtu kādi jautājumi Nacionālajai apvienībai, īstajai Nacionālajai apvienībai? Atvainojos, bet mums nebūs laika jautājumi. Bet liels paldies jums! Ja nav, paldies par uzmanību!